Eiropas sociālā fonda līdzfinansētā projekta darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana ietvaros ir noslēdzies darbs pie 5 Eiropas Savienības valstu – Lietuvas, Nīderlandes, Lielbritānijas, Somijas un Zviedrijas invaliditātes noteikšanas sistēmas izpētes. Būtiskākais secinājums – visās pētītajās valstīs īpašs uzsvars tiek likts uz saulaicīgu invaliditātes risku identificēšanu un novēršanu, rehabilitāciju, kā arī personu ar funkcionāliem ierobežojumiem atgriešanu darba tirgū. Gribētu teikt, ka veicot šo pētījumu, es secināju, ka visas valstis pēdējo 15 gadu laikā bija veikušas vai turpināja veikt nozīmīgas reformas savās invaliditātes noteikšanas sistēmās. Un to diktēja kopīgas tendences Eiropā. Pirmkārt, tas, ka darba spēks strauji noveco. Otrām kārtām tas, ka invaliditātes pensiju un pabalstu saņēmēju skaits bija ļoti augsts un viņš turpināja pieaugt, tādējādi radot būtisku slogu uz sociālajiem budžetiem. Reformu rezultātā ir mainījusies filozofija. Ja agrāk par invalīdu tika uzskatīts persona, kura ir kaut ko zaudējusi un tāpēc viņai ir pienākas kompensācija, tad tagad vairāk uzsvars tiek likts uz personas atlikušajām spējām un darīts viss iespējamais, lai šo personu atgrieztu atpakaļ darba tirgū. Tādējādi no personas, kura no sociālā budžeta ņem, tā kļūtu par personu, kas sociālām budžetam dot. Valstis iegulda lielus līdzekļus tieši reintegrācijas pasākumu veikšanā. Reintegrācija nozīmē to, ka cilvēks tiek atgriezts atpakaļ sabiedrībā un pilda to lomu, kas viņam ir paredzēta. Un pirmām kārtām darbspējas vecuma cilvēkam ir jāstrādā, jāpelna sev iztika.